Enerģija, dzīvība, iespēja, informācija, nākotne, drošība, telpa. Pie Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības fakultātes izveidots būvzinātnes centrs, kas apvieno būvniecības fakultātes visu institūtu un laboratoriju pētniekus. Centra paspārnē strādā ūdens pētniecības laboratorija, vienīgā šāda tipa laboratorija Baltijas valstīs. Ūdens pētījumi ir svarīgi Eiropas mērogā, tādēļ Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības fakultātes ūdens pētniecības laboratorija kopā ar 30 partneriem no visas pasaules piedalās nozīmīgā Eiropas projektā. Laboratorija izstrādā ātrās patogēnu identifikācijas metodes, matemātisko ūdens kvalitātes prognozēšanas modeli sadales tīklā un optimizē ūdens attīrīšanās procesus. Viens no aktīvākajiem Eiropas projektu realizētājiem ir Materiālu un konstrukciju institūts, kurš galvenokārt fokusējas uz būvniecības, lidmašīnu un kuģu konstrukciju kompozītu materiāliem. Citi svarīgi darbības virzieni ir kompozītu materiālu un konstrukciju optimizācija un mehānisko īpašību identifikācija, kā arī kompozītu materiālu un konstrukciju stiprība un sabrukums.